ka tas galvenais. Vienmēr atcerieties, ka tik labi, kā jūs pašas sevi, neviens cits cilvēks uz zemes jūs nesaprot. Neviens cits cilvēks uz zemes nesaprot, kas jums ir iekšā, kādas jums ir ilgas, visas nianses, kādas jūs līdz šodienai esat, kā jūs nonākušas, kādas vēlmes ir un vispār kādi sapņi un vīzijas un ilgas. To visu tikai jūs pašas zināt. Un pats interesantākais ir tā, kam es personīgi ticu, ka tāpat kā sēklām iekšā ir enerģija iekšā, kad tā sēkla savienojas ar zemes enerģiju, kad viņi iegūst šo enerģiju no saules, enerģiju no ūdens, ka notiek šis te process sēklā, ka sēkla zina pati, kas viņa ir. Viņa zina, vai viņš ir ozols, vai tas ir kļava, vai zāle, vai puķes, ja? Kas sēklā viss tas ir iekšā. Viņa vienam neprasa, kas es esmu gladiola vai roze. Tur vispār nav šis jautājums, ja? Ka šī te puķa, viņa savienojoties ar šiem apstākļiem, šī sēkla izaug un nes augļus. Un tieši tādā pašā veidā es ticu, mūsos ir mūsu pašu personīgā sēkla iekšā. Atliek tikai ļaut viņai attīstīties, novācot šos bloķējumus, dodot apstākļus, dodot pietiekošu mīlestību un uzmanību, šī sēkla viņa augsts attīstīsies. Un tu pati vienīgā zini, tu pati vienīgā sevi saproti vislabāk. Un tāpēc arī tā pašai ir jāklausa savai sirds balsī.